2. novembrī vides un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa nolēma atstādināt Rēzeknes meru Aleksandru Bartaševiču. Ministrija paziņo, ka Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs atstādināts par būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem pašvaldības darba vadībā un budžeta izpildes procesa organizēšanā. Bartaševičs, kurš Rēzeknes mēra amata ir 14 gadus, tiek apsūdzēts par to, ka zinot par līdzekļu trūkumu pilsētas budžetā, nosūtījis pilsētas budžeta apstiprināšanai. Tāpat Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājiem pārakstītajā līgumu par investīciju projekta būvniecību pirms budžeta grozījumiem un pirms lēmuma saņemšanas par šī projekta finansējumu, kas ir pretiesiska rīcība. Ņemot vērā konstatētos finanšu vadības pārkāpumus, finanšu ministrija ir vērsusies ģenerāla prokuratūra un citas tiesības sargājušas iestādes, lai izvērtētu Bartaševiču un Rēzeknes pašvaldības darbinieku atbildību par finanšu situāciju pašvaldībā. Atgādinām, ka 11. oktobrī viena no tikšanās reizēm finanšu ministrija Rēzeknes pārstāvība apstiprināja, ka pieņemot 2023. gada budžetu nav paredzēts viss nepieciešamais finansējums, tostarp kompensāciju izmaksas. Trūkstoša finansējuma summa kompensācijām vairākām pašvaldības iestādēm bija 2,1 miljonus eiro. Pirms tam 1. septembrī finanšu ministrija saņēma Rēzeknes pilsētas domes lūgumu par finanšu stabilizācijas procesu. Saskaņā ar provizoriskajiem aprēķiniem līdz gada beigām būtu jāatrod 6 miljonus eiro. Bartaševiča dimisija nenozīmē pašvaldības paralīzi. Galu galā nav pieņems lēmums par Rēzeknes pilsētas domes atlaišanu, vismaz pagaidām. Līdz ar to mēra pienākumus pildīs viņa vietnieks Aleksejs Stecs. Pagājušā nedēļa Latvija par 53,3% palielinās jaunāko Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits. To apstiprināja slimības profilakses un kontroles centra dati. Nedēļas laika kopumā tika veikti 486 izmeklējumi, kas ir par 30,3% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Pozitīvo testu īpatsvars bija 28%. Tas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Pagājušā nedēļa 154 pacienti tika hospitalizēti ar Covid-19 infekciju. Un salīdzinot ar iepriekšējām 6 nedēļām, tika ziņots 11 koronavīrusa slimnieku nāves gadījumiem. Saskaņā ar SPKC sniegtu informāciju ir saņemti jaunākie notekūdeņu monitoringa dati, kas liecina par strauju eris varianta celma klātbūtnes pieaugumu vairākas pilsētas. No otras puses, vidēja saslimstība ar gripu ir nedaudz samazinājusies. Tā ir vidēja 11,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājus. No 1. decembra Augšdaugavas reģiona ievērojami pieaugs siltumenerģijas cena. Uzņēmums Naujinas pakalpojumu servis paziņo par tarifu palielinājumu no 56,16 eiro par megavatstundu līdz 90,85 eiro par megavatstundu. Viens no siltumenerģijas atdardzinājuma iemesliem ir izēvielu šajā gadījumā šķeldas cenu pieaugums. Salīdzinot ar Augšdaugavas nodu, Daugavpils siltumenerģijas tarifs šajā sezonā būs viens no zemākajiem starp lielajām pilsētām. Tādējādi no šā gada 1. novembra tas ir 81,11 eiro par megavatstundu. Tas nozīmē, ka salīdzinot ar oktobrī siltumenerģijas ražošanu Daugavpils katlumais iedzīvotājiem ir kļuvusi lētāk par 5%. Starp citu, šī gada martā Daugavpils siltumtīkli noslēdzā fiksēta līguma ar Latvenergo par dabasgāzes piegādi. Līgums būs spēkā līdz 2024. gada 1. maijam ieskaitot. Tas ir izdevīgs darījums, kas ļaus pašvaldības uzņēmumam plānot savu darbu, nebaidoties no neparedzētām apstākļiem biržā. Atgādināsim, ka pagājušā gada siltumenerģijas tarifs Daugavpilī bija 122,55 eiro par megavatstundu, bet no 2022. gada 1. oktobrā tas pieauga līdz 175,59 eiro par megavatstundā. Un ja nebūtu valsts atbalsta, lielākai daļai daugavpiliešu nebūtu iespējami finansiāli pārvarēt pagājušo apkuras sezonu. Pamesto māju problēma Daugavpilī varbūt nav tik aktuāla kā citās pilsētās. Tomēr Daugavpilī ir avārijas mājas un tas nenokrāso pilsētas vizuālo tēlu. Turklāt lielākā daļa no tām ir avārijas. Taču ne visi šo īpašumu īpašnieki ir atbildīgas personas. Šādos gadījumos pašvaldība ķēras pie galējiem līdzekļiem. Tā par saviem līdzekļiem nojauc šos graustus un pēc tam izraksta īpašniekam rēķinu par ēku demontāžu. 30. oktobrī noslēdzas konkurss par ēku stācijas iela 95, kurā agrāk atradas apģērbu fabrika nojaukšanu. Savus finanšu piedāvājumus iesniedza 7 dalībnieki. Komisija tuvākā laikā noteiks pašvaldības konkursa uzvarētāju. Šī īpašuma īpašnieki ir 4 personas, un šī ēka ir pamesta jau vairāk nekā 10 gadus. Pašvaldība ir vairāk kārt mēģinājusi sazināties ar īpašniekiem, lai atrisinātu problēmu. Taču nesakmīgi, tāpēc tiks nolēmts ēku nojaukt piespiedu kārtā, un tas ir precedents Daugavpilī.
Pavisam nesen tika demontēts arī bijušas ražošanas telpas Pumpura ielā 100A. Šīs ēkas, kas savulaik bija būvētas no Kalkunas ķiegeļu rūpnīcas ar kaniem ķiegeļiem, jau gadus desmitiem ir panikušas. Šī ēka jau vairākus gadus ir pašvaldības avārijas būvju sarakstā. Pašvaldības būvniecības un plānošanas departamenta būvniecības nodaļa 24. oktobrī īpašniekam iesniedza atļauju veikt demontāžas darbus. Šajā gadījumā nojaukšanas darbus veiks īpašnieks. Gribētos ticēt, ka darbi tiks veikti operatīvi. Līdz šim pilsētu plānošanas būvniecības departaments ir iekļāvis sarakstā 142 ēkas, kuras paredzēts nojaukt. Dažas no tām ir iekonservētas, dažas tiek remontētas un pret dažām ir ierosināts administratīvas lietas. 3. novembrī sākas ikgadēja Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes akcija Savāc zaļo masu. 10 dienu laiku privātā sektora iedzīvotājiem būs iespēja pabeigt visus rudens darbus dārzā. Mājā pieguļošā teritorija bezmaksas izmes nopļauto zaļu, lapas, koku, zārus un krūmas šim nolūkam izstādītos konteineros. Lielie metāla konteineri izvietoti 10 vietas dažādas pilsētas mikrorajonos – Rugiļos, Mērciemā, Jaunbūvē, Forštātē, Poguļanka, Griva, Judovka un Nīderkūnos. Galvenais nosacījums konteineros drīkst mest tikai bioloģiski noardāmos atkritumus, kas radušās pašvaldībai piederējušo pieguļošo teritoriju sakopšanas laikā. Zaļas masas konteineros ir stingri aizliegts mest sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus. 18. novembrī Rīgas pilī notiks tradicionālā valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonija Latvijas iedzīvotājiem, kuri devuši būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā un drošībā. Apbalvošanai pieteikto sarakstā ir arī Daugavpilietis valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Sīlenes robežu apsardzības pārvaldes priekšnieks majors Aleksandrs Sokolovs. Viņš apbalvots ar viestura ordeni. Aleksandrs Sokolovs skolas gados aktīvi piedalījās jaunsargu kustībā un jau tad runāja par savu nodomu saistīt savu karjeru ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Pēc robežsardzes koledžas absolvēšanas Aleksandrs dienēja Kaplavas robežu kontrolas punktā un Indras dzelzceļa kontrolpunktā par jaunāko inspektoru. Ieguvis augstāko izglītību, pēcāk strādājis par vecāko inspektoru ieslodzīto sociālās rehabilitācijas jautājumos, aizturēšanas vietu pārvaldei par izmeklētāju. Daugavpils robežu apsardzības pārvaldes krimināla izmeklēšanas dienestā, pēc tam tika iecelts par Sīlenes robežu apsardzības pārvaldes priekšnieku.